ko, dārgie draugi. Beidzot pienāca laiks atklāt slēpošanas sezonu. Esmu tagad Riekškalnā 1. janvārī braukāju ar snowboardu un diezgan daudz cilvēku. Vienīgais ablums ir tas, ka nepastījos Vedlupā, tas, ka viņiem strādā tikai 2 trases. Viena tā kā bērnu trase un otra galvenā trase. Pārējās vēl nav gatavs. Un tas ir saprotami, jo sniegs tikai tā pa īstam izkrita vakar. Un darbinieki nepaspēja vēl sakārtot trasi, ne pacēlājas, ne izlīdzināt, ne uzpūst sniegu. Tāpēc, ja jūs domājat šodien doties 1. datumā paslēpot, es neiesaku, jo limitētas trases ir. Vispār labāk Vedlupā paskatīties, cik pieejamās trases ir šobrīd. Tā es man kopā forši. Sen ar snowboardu neesmu braukājis, jau kāds gadus 3 varbūt, bet kopumā viss izskatās fēni. Daudz cilvēku, kuri nav izlasījuši to, kad šodien strādā tikai 2 trases. Es esmu dzirdējis, beigā ablumā ir tādi, kas? Tikai 2 trases mūs apčakarēja. Īstenībā Vedlupā ir rakstīts, cik trases ir vaļā un kādā stāvoklī, kas notiek. Principā to var arī paskatīties caur to webkameru, ja? Kas ir aktīvs, kas nav. Bet, zin kā, domā sniegs izkrīts, tā tad visiem ir jāstrādā, bet izrādās redziet, nē. Neteikšu, ka beigās grūtības sagādā, tā rinda ir bišķi garāka, bet trase ir tukša un, brīva. Vienīgais tas, ka viengadīgi tā trase. Gribētos arī citas trases, bet, kas ir, tas ir. Jau ir palicis tumšs, ieslēgts gaismas visur, tā kā braucam augšā. Man vēl palika stundiņa. Un var doties mājās. Es teikšu, rinda ir baigi gara. Uz vienu trases, principā, viss. Nepārtraukti pacēlāji strādā. Nav neviens brīvs pacēlētas posms, kurš būtu vienkārši brīvs. Par laimi viss tas tā kā visi nevienā reizē brauc lejā, bet, pats kalniņš ir diezgan patukšs, tā kā nav tik traki. Jā, pavēl tas paņem 3 stundas, ja 3 stundas tad nav ko darīt. Reāli. Bet vispār sezona atklāta. Un 1. janvāra sāk būt šādi, man liekas, tas ir vienkārši pasakaini cevišķi, kad 1. janvārī uz jauno gadu paši redzēts, foršs sniegs bija. Un cik pūkains viss tāds ļoti pasakaini viss tas bija. Es ceru, varbūt no rītdienas jau sāk strādāt visas trases. Jūtās tāds neliels nogurums pēc tās braukšanas, pat neskatoties uz to, ka bija tikai viena trase pieejama, un arī bērnu trase, bet par to, protams, nebija vērts braukāt. Kopumā ļoti labs experience, un man prieks, ka Latvijā mums tomēr ir kaut kādi kalni, jo nevar iedomāties, kā vispār ir būt bez kalniem kaut kur dzīvot. Ja kurā gadījumā ierakstiet komentārā, varbūt jūs zināt kādu citu trasi labāku nekā Riekstu kalns, kādas vēl ir trases Latvijā un vai ir vērts uz viņām braukt. Tā kā tā, paldies, čau!
Jūkapa.